Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 7. nedēļas lasījums. Šonedēļ mācīsimies par tēmu No būvē šķirstu. Galvenā doma – Dievs mūs mīl, es būšu viņam uzticīgs. Vai zini, ko nozīmē būt uzticīgam? Tavā grāmatiņā ir rakstīts šāds paskaidrojums. Kad esi uzticīgs, tu turi savus solījumus. Tev var uzticēties, ka darīsi to, ko apsoli. Dievs ir uzticīgs. Viņš vienmēr pilda savus solījumus. Lasīsim Svētdienas Bībeles stāstu. Grēka pasaule. Liesmas nakts tumsā deva gaismu un siltumu. Ādama ģimene saspiedās ciešāk, lai klausītos Ādama stāstījumā. Gan Ādams, gan Ieva tagad bija jau veci, un viņu ģimene bija kļuvusi patiešām liela. Viņa bija tik veci, ka viņiem jau bija mazbērni. Ādams bija labs stāstnieks. Viņš pastāstīja savai lielajai ģimenei par laimīgākajiem laikiem skaistajā Ēdenes dārzā un par bēdīgo dienu, kad viņi nepaklausīja Dievam un ēda augļus. Viņš atgādināja tiem vienmēr uzticēties un paklausīt Dievam. Ādama un Ievas dēls Sets arī ar viņiem runāja. Viņš un viņa bērni tāpat mīlēja Dievu. Viņus sauca par Dieva dēliem. 1. Mūzus 6:2. Viņi dzīvoja vienkāršu dzīvi teltīs, strādāja laukos un bija uzticami Dieva sekotāji. Tomēr ne visi mīlēja Dievu un sekoja viņa norādījumiem. Neusticamais Kains bija apmeties uz dzīvi tālu prom, un arī viņam bija bērni. Viņa ģimenē ļaudis būvēja lielas pilsētas un kļuva grēcīgi un sautīgi. Viņi pārstāja pielūgt Dievu. Tā tie pierada rīkoties pēc paša prāta. Tad pienāca laiks, kad Dieva dēli sāka sajaukties ar Kaina ģimenes atvasēm, kas dzīvoja pilsētās. Viņi veidoja ģimenes. Tā Dieva dēli pārstāja dzīvot pēc Dieva prāta. Grēks nu bija izplatījies it visur. Katra doma, katra lieta, ko cilvēki darīja, arvien bija grēcīga. Cik šausmīga nu bija kļuvusi pasaule. Kā tas lika Dievam justies? Izlasīsim 1. Mūzus 6:6. Tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Mani interesē. Vai tu gribētu dzīvot tādā laikā? Kāpēc jā, vai kāpēc nē? Kas no tā, ko mēs darām, Dieva sirdi dara skumju, un kas ielīgsmo?
Šīs nedēļas atmiņas pants atrodams Mateja evaņģēlija 25. nodaļā, 21. pantā. Tie ir vārdi, ko Jēzus sacīs tad, kad nāks uz šo zemi otrais. Viņš šos vārdus teiks saviem mīļajiem, uzticīgajiem bērniem. Klausīsimies pirmo reizi šī panta dziesmiņu. Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu, Jei sava kunga priekā. Mateja 25, 21. Un viņa kungs sacīja tam: Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu. Es tevi iecelšu par daudzumu, Jei sava kunga priekā. Mateja 25, 21. Laiks lūgšanai. Mīļais Tēvs debesīs, lūdzu palīdz turēt tavus likumus, paklausīt tev katrā lietā. Palīdzi nenovirsīties no tava ceļa, kuru tu mums parādi. To es no sirds lūdzu, tavā vārdā Jēzu. Āmen.